Sveiki! Mūs sagaida kārtējais pasaules čempionāts hokejā, un šogad latiņa patiešām ir uzcelta augstu, jo visiem spilgtā atmiņā ir palicis pagājušā gada fantastiskais un pat jāsaka Holivudas filmas cienīgais scenārijs, kad Latvija ar izcilu komandu spēli pirmo reizi aizcīnījās līdz bronzas medaļai. Dāvājot savai tautai ne tikai svētku emocijas, bet arī oficiālu svētku dienu. Lai ko arī domātu par šodien kā brīvdienu, skaidrs ir tas, ka svinību diena tā noteikti ir. Tagad mūsu līdzjutēji var nešaubīties. Mūsu izlase ir spējīga uz visaugstākajiem panākumiem. Tas nozīmē, ka mēs uzlikām latiņu augstāk. Tas ir tikai sākums. Kā Latvijas izlasē veiksies šogad? Atskats uz spilgtākajiem momentiem no pagājušā gada čempionāta, intervija ar sporta likmi ekspertu par gaidāmo čempionātu, viņa prognozes un analīze par katru no gaidāmajām grupas spēlēm un sastāvu, izceļot atslēgas spēlētājus un prognozējot iespējamos virknējumus, kā arī citu ekspertu viedokļi. Tas viss jūs sagaida video turpinājumā. Atbalstot Latvijas hokeja izlases, čempionāta laikā jums ir lieliski iespēja arī labi nopelnīt. Vēlos ieteikt vienu no Latvijas labākajiem sporta analītikas Telegram kanāliem – Analītikas bāze. Ja mēs runājam par hokeju, tad iepriekšējā pasaules čempionātā sporta analītiķis izcēlās ar 17 uzvarām pēc kārtas. Jā, 17 uzvarām pēc kārtas. Tas demonstrē izcilas prognozēšanas spējas. Plus 41,21 fiksēta likme. Tas nozīmē, ka ja jūs, piemēram, uz katru likmi būtu likuši pa 100 eiro, jūs varētu uztaisīt plus 4121 eiro. Šajā kanālā jūs sagaida arī izlozes ar lieliem balvu fondiem un pats galvenais – laba peļņa. Tāpat kanālā varēsiet vērot video no Latvijas spēlēm Ostravas arēnā. Turklāt jūs sagaida interesanti bonusi, kā piemēram par uzminētu rezultātu uz Latvijas izlases spēlēm jūs saņemsiet naudu. Uz šo pasaules hokeja čempionātu projekta īpašnieks ir uzstādījis mērķi dot nopelnīt vēl vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tāpēc noteikti iesaku visiem pievienoties. Liekiet likmes caur LVB un saņemiet bonusus. Links ir aprakstā. Pirms mēs pievēršamies apskatam par to, kā tad iesākās un turpinājās Latvijas izlases ceļš līdz vēsturiskiem panākumam iepriekšējā gada čempionātā, parunāsim par aktuālo – gaidāmo pasaules čempionātu Prāgā un Ostravā, kuram pilnā sparā visa aprīļa garumā un māja sākumā mūsu izlasei aizrit sagatavošanās process, aizvedot pārbaudas spēles, pārbaudot virknējumus un taktikas. Tas, ko esmu redzējis šajās pārbaudas spēlēs, latvieši spēlē ar visu sirdi. Jums ir un bija labi spēlētāji, kas jau izcīnīja medaļas un arī nākotnē to paveikt, esmu pārliecināts. Kādi pretinieki mūs sagaida šogad un ar ko gaidāmais čempionāts atšķirsies no iepriekšējā? Var redzēt arī treneru izveidoto sistēmu, kas strādā. Mums vienmēr ir grūtas cīņas ar Latviju, arī šajās pārbaudas spēlēs. Daudz ko plaši un izvērsti analizēt par mūsu izredzēm čempionātā vēl ir pāragri, jo situācija ar spēļu grafiku un pretiniekiem, kas mums nāks pretī pirmajās spēlēs, ir diametrāli pretēji nekā tā bija gadu iepriekš, ko ir arī paudzes mūsu izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, bet par to nedaudz vēlāk. Tomēr, iezīmējot galvenās nianses, var izdarīt komentārus par gaidāmajām spēlēm, ņemot vērā treneru un citu ekspertu teikto. Pirmā grupas spēle Latvijai gaidām 11. maijā pret līgas jaunpienācēju Polijas izlasi, kur elitē atgriezušies pēc vairāk nekā 20 gadu pauzes. Par izteiktu favorītu duelī tiek uzskatīti tieši Latvijas izlase. Bronzas medaļas aizstāvēšana sāksies 11. maijā pret Poliju. Primārais, kas mums vajadzīgs, ir ātra un fiziska spēle un pašaizliedzība. Protams, ir taktiskās visas nianses, bet tas pamats visam apakšā ir, ka neviens nedrīkst smagāk strādāt par mums. Latvijai ir labs sastāvs. Var redzēt, ka cīnās viens par otru. Protams, Latvija čempionātā būs ar labāku sastāvu. Eksperti izceļ faktu, ka Polijas sastāvu veido pamatā spēlētāji no Ziemeļamerikas, pēc spēka 3. līgas un Eiropas 2. kategorijas komandām. Turpretī Latvijas sastāvu veido Ziemeļamerikas augstāko līgu un Eiropas vadošo līgu spēlētāji. Šajā spēlē es noteikti negaidu daudz rīpas. Es domāju, ka komandas noturēs vārtu skaitu zem 5,5 par koeficientu 1,9. Tas nozīmē, ka spēlē var būt maksimums 5 iesistas ripas uz abām komandām. Aptuvenie precīzie rezultāti uz šo spēli manā redzējumā uz doto brīdi ir 3-0, 3-1, 4-0, 4-1 Latvijas labā. Arī nākamie divi pretinieki ir no elites lejasgala komandām. Proti, pretī Latvijai stāsies Francija un Kazahstāna. Jau nākamā dienā pēc spēles ar Poliju Latvija tiksies ar Francijas izlasi. Dueļa favorītus varam noteikt tīri statistiski. Pēdējās 5 savstarpējās spēlēs 4 uzvaras izcīnījusi Latvija. Pāris varianti, kas man nāk tagad prātā, ir, kad Latvija nezaudēs pamatlaiku, un otrais variants ir Francijas vārtu skaits zem 2,5. Tas nozīmē, ka Francija šīs spēles laikā var maksimums iemest 2
2 rīpas. Savukārt par to, kas būs favorīts spēlē pret Kazahstānu, 14. maijā mēs varam spriest tīri no iepriekšējā gada čempionāta, kad mūsu izlase sagrāva Kazahus ar 7-0. Kazahi, manuprāt, ir par zemu novērtēti, jo mēs skatāmies uz sastāvu, kas spēlē tagad draudzības pārbaudas spēles kazahstāniešiem. 90% no visiem spēlētājiem Kazahstānas sastāvā ir no KHL, bet līga tāpatās ir viena no stiprākajām pasaulē, kruķī, nekruķī. Ja viss noritēs bez pārsteigumiem, tad pirmajos 3 mačos mūsu izlases kontā būtu jābūt 3 uzvarām. Tālāk sekos spēle jau nākamajā dienā pret Vāciju, kas bieži vien ir bijis visai neērts pretinieks Latvijai. Pēdējās 3 savstarpējās tikšanās reizēs pasaules čempionātos 2 reizes Vācijas izlase ir pārspējusi Latviju. 2016. gada čempionātā ar 4-3 un 2021. gada čempionātā ar 2-1. Abās reizēs spēle bija līdzīga un tikai 1 vārtu pārsvars. Tieši tāpēc šajā mačā viss atkarīgs no tā, cik labi būs iespēlētas mūsu maiņas, un tad jau arī labas iespējas uz vēl vienu uzvaru. Turpinājumā 2 brīvdienas, kad izlasē būs laiks atpūsties un sakārtot domas, jo pretī stāsies allaž spēcīgā Zviedrijas izlase, kur vēl joprojām sevī tur niknumu un darīs visu, lai atrieptos par pagājušā gada čempionātu, kurā Latvijas izlase ceturdaļfinālā negaidīti izslēdz viņus no tālākās cīņas, svinot uzvaru ar 3-1. Lukašenko 2 gadus atpakaļ kaut kādā sēdē ar saviem deputātiem slavēja mūsu hokeja izlasi, sakot, ka mums 20 cilvēki kopumā nodarbojas ar sportu, jokojot, jo, mums ir maza valsts, 5 vēl atbrauc no Eiropas un mēs braucam uz čempi visus skaldīt, tāpēc, kad mums latviešiem ir cīņas gars, bet viņiem nav. Un tā tas patiešām ir. Mūsu izlasei ir nereāls cīņas gars. Mūsu džeki katrā spēlē vienmēr cīnās kā uz nāvi, un to ir tik ellīgi patīkami atbalstīt. Noslēdzošie 2 mači pret ļoti spēcīgām izlasēm - Slovākiju un ASV. Pret Slovākiem pagājušā gada turnīrā 2. spēlē piedzīvojām zaudējumu, taču ASV, tāpat kā Zviedrija, ir motivācijas pilna darīt visu, lai kompensētu pagājušā gada bronzas medaļas sāpīgo zaudējumu. 19. maijā pretī mums stāsies Slovākijas izlase, taču 22. maijs būs mazā fināla atkārtojums, jeb mačs pret Amerikas izlasi, kur gan šogad plāno būt vienā no saviem labākajiem sastāviem, ar visiem stabiliem NHL spēlētājiem, ko gan nevarēja īsti teikt par pagājušā gada ASV izlasi. Mēs redzējām, ka amerikāņi bija tā, ka viņiem vienu brīdi sāk rokas trīcēt, pēc tā, ka mēs sākām spiestīs. Tā kā priekš mums tas ir mazais zelts. Es teicu, ka vienmēr ir patīkami pabeigt jebkuru turnīru ar uzvaru. Puiši izdarīja fantastisku darbu. Kā mēs redzējām, mēs vakar cīnījāmies un šodien. Un cīnījāmies līdz galam. Neskatoties to, ka pret tādu komandu kā Amerika mēs bijām iedzinējos, mēs spējām atrast spēkus un pareizā momentā pieņemt pareizos lēmumus. Tā kā mēs esam vienoti. Tā ir uzvara visu latviešu tautai. Eksperti un treneri uzskata, ka izšķirošie mači par to, vai Latvija spēs iekļūt kā minimums ceturtdaļfinālā, būs pret Vāciju un Slovākiju, jo uzskatāms, ka ir diezgan mazas izredzes, ka Zviedrija un ASV neiekļūs izslēgšanas mačos. Tas, ka mēs spēlēsim kā otrā plāna komanda vai vajag cīnīties un tam līdzīgi, tas jau ir sen pašsaprotam. Pēc pagājušā čempionāta, kā tagad mums ir jāspēlē viens pret vienu ar jebkuru. Mēs varam cīnīties par uzvaru katrā mūsu grupas mačā, un nav neviena pretinieka, ko nebūtu iespējams uzvarēt. No otras puses, konkurence par ceļzīmēm uz ceturtdaļfinālu būs ļoti saspringta, un katrs izcīnītais punkts būs zelta vērtē. To akcentē arī izlases treneri, kas jau strādā pie izlases sastāvu nokomplektēšanas, aizvadot vairākas pārbaudas spēles. Ir ļoti svarīgi dabūt pirmajās 3 spēlēs 9 punktus. Protams, arī, lai kāds no grupas underdogiem atņem punktus no grandiem. Ja mūsu džeki dabūs 9 punktus pirmajās 3 spēlēs, viņiem būs noteikti drausmīga stipra motivācija uz pēdējām 4 spēlēm. Pat arī, ja tie nebūs 9 punkti pirmajās 3 spēlēs, es zinu, ka jebkurā gadījumā mūsu izlase cīnīsies līdz pēdējiem. Kā gaidāmo čempionātu komentē mūsu galvenais treneris Harijs Vitoļņš. Viņš redz pilnīgi diametrāli pretēju situāciju no iepriekšējā gada čempionāta, kas varētu arī kaut kā ietekmēt tālāko čempionāta gaitu, tomēr ir ļoti nosvērts un liekas emocijas neizrāda. Viņš atzīmē, ka lielākā atšķirība ir tāda, ka iepriekšējā gada čempionāta Latvija sāka pret 2 spēcīgām izlasēm – Kanādu un Slovākiju. Rezultātā piedzīvojot 2 zaudējumus, kas lika treneriem pielāgot citus taktiskos zīmējumus un variēt ar sastāviem. Un čempionātu turpinājumā pierādījās, ka šādas variācijas un taktikas atmaksājās ar uzviju. Šoreiz ir pavisam cits scenārijs, un līdz ar to jādomā būs pilnīgi citas taktikas. Tas nozīmē to, ka Latvijas izlasē būs sev jāpierāda no nulles. Tikai šogad palīdzēt nevarēs tik spēcīgs līdzjutēju atbalsts, kāds tas bija pirms gada Rīgā un Tamperē. Tas nozīmē tikai vienu, ka jebkurš no spēlētājiem nevar būt pavisam droši par savu vietu izlasē, paļaujoties tikai uz pagājušā gada nopelniem. Vitoļņš izceļ lielāko
problēmu – centra uzbrucēju trūkumu. Pēc trenera teiktā, centra uzbrucēji esot kā visa piecinieka smadzenes, no kuriem tiek prasīts, lai tie spētu lasīt spēli gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tomēr tagad Latvijas izlases rindas jau kādu laiku atpakaļ paspējis papildināt Oskars Baķņa, kurš šogad aizvadīja lielisku sezonu Somijas spēcīgākajā līgā. Un ar viņa pievienošanos centra uzbrucēju problēma jau šķiet ir mazinājusies. Mikaliņa Jukurīt rindās viņš kļuva par vienu no rezultatīvākajiem spēlētājiem. 59 mačos iekrājot 38 punktus. Tiesa gan jāsaka, ka pārbaudas spēļu laikā daži spēlētāji ir iedzīvojušies traumās. Kādam tās ir nopietnākas, bet citiem ne tik. Tomēr arī tas var negatīvi ietekmēt Latvijas izlases sniegumu pasaules čempionātā. Jācer gan, ka visiem izdosies izārstēt traumas. Hokeja eksperts Guntars Paste YouTube videologā William Hill TV sarunā ar Valdu Valteru sniedz savu analīzi par notikušajām Latvijas izlases sagatavošanās spēlēm, kā arī atzīmē bronzas ietekmi uz komandas motivāciju arī jaunajiem izlases spēlētājiem. Kas ir šīs bronzas? Kas ar šo komandu kopā izveidojas? Es vairāk domāju, ka tur ticība ir sākuši ticēt, ka viņi var uzspēlēt normāli. Agrāk tas nebija tik... Es domāju, tas nāk no treneru korpusa, un tur Harim baigais nopār. Latvija aizvadīja 2 pārbaudas spēles ar Austriju, un abās izcīnīja uzvaru ar identisku rezultātu – 3-2. Uzsākām ļoti labi, jā. Pirmais periods bija ļoti labs. Es uzskatu, ka viņi spēlēja labāk otro periodu nekā viņi spēlēja pirmo periodu. Un tad trešajā periodā atkal pārņēmām iniciatīvu. Bija vairāk momentu, mums arī Eriks Vītols savu darbu padarīja lieliski. Tā kā, jā, labi, ka uzvarējām. Par mačiem pret Austriju Pastas komentārs ir īss. Neiespaidoja man tā Austrijas izlase. Ja? Labi, es sapratu, tur Haris tur diezgan daudz jaunos izlaiž cauri, ja? Dod iespēju viņiem tur pierādīt sev. Tas priecē, ka tur čaļi sāk gols mest iekšā, bet, es tev teikšu tā pēc līmeņa, tā Austrija diezgan klibīgi izskatījās. Pēc kā sekoja 2 dueļi pret spēcīgo Somiju, kuros abos sīvā cīņā Latvija piekāpās ar 1 vārtu deficītu, un abi mači noslēdzās ar 2-3. Savukārt par cīņu ar Somiju ekspertam gan bija teikt ko vairāk, jo pretinieks tiešām nopietns. Somijas izlase, jā, pa lielo. Tur vienīgā zvaigzne bija Olivers Kaskis, kas otrajā spēlē pie 2-0. Viņš 3 reizes pie ripas pieskārās un 3 gols iemet. Viņi bija atbraukuši 4 dienas pirms, es tā dzirdēju diezgan labi. Somi neizlaida šito. Kur viņi tusēja? Kur? Es domāju, Rīgā jau var atrast kaut kādu pažobili, kur piedzerties, zin kā. Skaidrs. Bet tā pa lielo, zin kā, Somiem daudz kas ir atkarīgs. Brauks šitie no Šveices vai nebrauks? Šveicē, Zviedrijā, ja viņi brauks, tad Somi būs diezgan spēcīgi. Paste izsaka savu viedokli arī par jauno treneru korpusu, kurš šogad ir papildinājies ar 2 somu speciālistiem. Kā tu redzi to jauno sastāvu? Tur, piemēram, ir 2 somi. Mums ir treneru sastāvā. 3 latvieši, jā, bet tas sastāvs, treneri, ir iespaidīgs? Jā. Ar ko? Ar visu. Es pateikšu vienu lietu. Piemēram, futbolā ir viņi paņēmuši jauniem tur, kā mūsu speciālists viens te teica, jaunos nelaiž pie šprica. Hāris pavisam citādāk stratēģija. Tas pašlaik. Visus pārbaudīt, kalendārs viņš arī pārbauda. Pret Somiem. Tas viņš jau arī pārbauda. Noslēdzošās pārbaudas spēles pret Norvēģiju mūsu izlase aizvadīja 4. un 5. maijā Arēnā Rīga. Iepriekšējais čempionāts pierādīja, ka mūsu izlasē visi pretinieki ir vienlīdzīgi un neviens nav neuzveicams. Mūsējo saliedētība un komandas gars bija kā galvenais vilcējspēks un pamats mūsu izcilajam panākumam. Liekot likmes uz gaidāmo hokeja čempionātu, izmantojiet LVBet, jo tajā ir dažādi papildus bonusi iekš kazino un lieliski iespēja arī likt likmes uz izlases mačiem. Speciāli priekš mūsu abonentiem viņi ir izstrādājuši ļoti ekskluzīvu dīlu. Tikai reģistrējoties no mūsu partneru linka, jums ir iespēja iegūt 550 griezienus. Un vislabākais ir tas, ka šo naudu varēs izņemt jebkurā momentā. Jūs pat nevarat iedomāties, cik daudz naudas ir iespējams izcelt no piedāvātā bezmaksas bonusa. Redziet, čatā visi šitie NPC man izaicināja no 50 eiro pacelt štuku. Ko mēs izdarījām? Mēs pacēlām vairāk. Esmu pamanījis arī daudzas jaunas spēles ar dažādām interesantām free spin opcijām. Ja spēlē azartspēles, iesaku nekavēties un reģistrēties, lai dabūtu šo bonusu. Links ir aprakstā. Lai saprastu to, ka gaidāmais čempionāts spēļu grafika ziņā būs diametrāli pretējs nekā iepriekšējā gadā, tāpēc sniegšu nelielu ieskatu tajā, kāds bija mūsu izlases ceļš līdz bronzai. Iepriekšējais pasaules čempionāts norisinājās uzreiz 2 valstu pilsētās – Rīgā un Tamperē. Čempionāta pirmā spēle savās mājās Arēnā Rīga un uzreiz pret titulēto Kanādu. Tātad, atskatoties uz manu iepriekšējā gada pasaules hokeja čempi, protams, kā jau īsts hokeja fans, nelaidu garām nevienu spēli, nolēmu atbalstīt mūsu čaļus jau klātienē Arēnā Rīga.
Pirmā spēle un sāpīgs zaudējums ar 0-6. Kanādas izlase Latvijai neatstāja nekādas cerības. Nākamā spēle jāizved pret Slovākijas izlasi. Tikko piedzīvot sāpīgs zaudējums un iedragāta motivācija. Vienīgos vārdus mūsu izlasē otrajā puslaikā gūst Rodrigo Ābols, izlīdzinot rezultātu 1-1. Gala rezultātā otrais zaudējums divās spēlēs ar minimālu vārtu deficītu 1-2. Jā. Čempionāta sākums nevisai cerīgs, un treneru korpusam ir jāsāk domāt par izmaiņām taktikā un virknējumos, kā arī jāpieņem izšķirīgi lēmumi. Pēc vienas dienas atpūtas nākamā dienā gaidām smaga spēle pret spēcīgo Čehiju. Spēle ir ļoti saspringta līdz pat pēdējām sekundēm, jo līdz spēles beigām palikuši vien 3 minūtes, kad Latvija ir vadībā ar 3-2. Tomēr Čehi rezultātu izlīdzina. Uzvarētājs būs jānoskaidro pagarinājumā. Pagarinājuma pēdējā minūtē Jānis Jaks izslido ripu pret vārtsargu. Metiens, rikušais no vārtsarga un ripu kritienā vārtos triec Oskars Baķņa. Tā ir uzvara ar 4-3. Pārliecība sāk atgriezties. To viņi pierāda nākamajā spēlē pret Kazahstānu, parādot izcilu dominanci un sagraujot Kazahstānas izlasi ar 7-0. 4 spēlēs iekrāts 6 punkti un izšķirošā spēle pirms play-offiem pret Šveici. Latvija pēc iepriekšējām spēlēm atrodas ļoti ērtā pozīcijā. Pietiek nospēlēt neizšķirti un ceturdaļfināls ir rokās. Šveice ir vienmēr bijis cietais rieks pat visspēcīgākajām izlasēm pasaulē. 5 minūtes līdz spēles beigām Šveice ir vadībā ar 3-2. Pretinieku zonā ieslido Rodrigo Ābols un padod piespēli Daugoviņam, kurš vārtu priekšā nekavējoties bez pauzes raida ripu vārtu virzienā un izdara filigrānu precīzu metienu, pārspējot pretinieku vārtsargu 3-3. 3 ripas pret Šveici un uzvara papildu laikā. Arī likmes uz Latvijas ripu guvumiem, Latvija nezaudēs, uzvara ar papildu laiku. Uz visām šīm likmēm bija superīgi koeficienti. Spēle noslēdzās ar šo rezultātu, un Latvijai ar to pietiek. Mēs esam ceturdaļfinālā. Ceturdaļfinālā pretī spēcīgā Zviedrija, kur Latvija iepriekš 4 savstarpējās spēlēs nereiz nebija uzvarējuši. Pirmajā periodā vadībā izvirzās tieši Latvija, kad pēc Cibuļska un Bukarta piespēlēm precīzi ir Ločmelis. Otrajā puslaikā Zviedri panāk neizšķirt, un puslaika izskaņā Dzierkalam 5+10 noraidījums. Tomēr Zviedri to neizmanto. Savukārt trešajā periodā pēc izturēta 5 minūšu mazākuma sāks mūsējo dominants. Precīzi ir Miks Indrašs, un vēlāk vairākumā vārdus gūst Jānis Jaks. Tā ir vēsturiska uzvara. Mēs pirmo reizi esam iekļuvuši pusfinālā. Pusfinālā mūs pretī sagaida pāri darītāju grupas pirmajā spēlē – Kanādas izlase. Tuvojoties arēnai, tu redzi tikai vienus Latvijas fanus. Vispār nebija sajūtas, ka esam Somijā, bet gan kaut kur pie arēna Rīgas. Pirmie vārdus gūst Latvija. Pēc spēcīgas zīles metiena ripa atlec pie Riharda Bukarta, kas met pa vārtiem. Ripa atlec pret vārtsargu un vārtu priekšā precīzi ir Ločmelis. Uztraukums pārņēma mani jau no pirmā iemetiena. Tiešām emocijas vienkārši augstākajā līmenī. Skaties visur apkārt tikai mūsu fani. Tik daudz latviešu tā it kā reāli mēs būtu Rīgā. Jā, kanādiešu fani praktiski nebija, ja tik reāli uz pirkstiem saskaitāmi. Otrā perioda beigu daļā Kanāda panāk neizšķirtu, un minūti vēlāk precīzi Rudolfs Balcers 2-1. Tomēr turpinājumā Kanāda gūst 3 bezatbildes vārtus, un gala rezultātā zaudējums 2-4. Izejot no arēnas, jutos maksimāli bēdīgi, dvēseli bija tik tukša tā, it kā es būtu pazaudējis visu, kas man bija. Un staigājot pa Tamperi pēc pusfināla redzējām un dzirdējām tikai latviešus. Gan veikalos, gan restorānos. Es tiešām negaidīju, ka mūsējo būs tik daudz un pārņems Tamperi uz tām pāris dienām. Un visbeidzot, bronzas medaļas mačs. Kad Latvijas izlase izlidoja uz ledus cīņā par 3. vietu pret ASV, visa arēna stāvēja kājās. Jā, dzirdi tikai Sarau, Latvija, jā. Kad spēle sākās, man uz aci izskatījās tā, it kā mūsu fani bija aptuveni 7-8 tūkstoši, ja ne pat vairāk. Pirmā perioda 7. minūtē Latviju vadībā izvirs Roberts Bukarts. Pēc brāļa Riharda precīzes piespēles vārtu priekšā viņš raida ripu vārtos. Ātri vien amerikāņi viens vārds atgūst. Dažas minūtes vēlāk mums pārsvaru atgūst Jāņa Jaka precīzais metiens, kad ripa atlikusi vārtu priekšā. Pirmā puslaika izskaņā ASV izlīdzina rezultātu 2-2. Otrais periods aizrit bez vārtu gūmiem. Spēle bija saspringtāka par saspringtu. Es nekad neesmu izjutis tik daudz emociju spēles laikā kā tad. Jau pēc ceturtdaļa un pusfināla paliku bez balses, bet tāpat bļāvu cik vien varēju. Komandas apmainījās ar vārtu gūmiem un pie rezultāta 3-2 ASV labā, ja nemaldos kādas 6 minūtes pirms spēles beigām, visi arī stāvēja kājās. Trešā perioda 14. minūtē Kristians Rubīns ar spēcīgu lielgabalu metienu raida ripu vārtos. Viņa vārtu nodrošina pagarinājumu. Un pagarinājumā tieši viņš ir tas, kas pieliek treknu punktu spēlei.
un vēsturisko bronzu pirmo reizi kaklā var kārt Latvijas izlases hokeisti. Kad spēle pret ASV noslēdzās, jā, kaut kādi citi fani no citām valstīm pameta arēnu, bet mūsu fani vēl, aptuveni, es domāju, minūtes 30-40 ar ovācijām, jā, atbalstīja mūsu čaļus, jā, kas bija uz ledus. Liels nopelns vēsturiskajā panākumā visa turnīra gaitā bija mūsu izlases vārtsargam Artūram Šilovam, kurš arī pelnīti tika atzīts par visa turnīra vērtīgāko spēlētāju. Priekšā jauns čempionāts. Viss ir jāsāk no baltas lapas. Citi sastāvi, citi pretinieki un jaunas cerības. Iepriekšējais čempionāts pierādīja, ka Latvijas panākumi ir atkarīgi nevis no pretinieku stipruma vai kļūdām, bet gan no mūsu spēlētāju un treneru mijiedarbības, komandas saspēlētības un gara. Spriest, jā, ka aptuveni uz aci sakot 85 līdz 90% iepriekšējā gada spēlētāji spēlēs arī šajā čempionātā. Un tas ir tikai viens liels plus, jo, mūsu džeki ir riktīgi saspēlēti savā starpā. Mums nemainās sastāvs tā kā piemēram ASV, ka katru gadu principā jauns sastāvs. Savā Telegram kanālā es strādāšu ne tikai ar Latvijas izlases spēlēm, bet principā ar visām pasaules hokeja čempionāta spēlēm. Tāpēc pievienojieties, lai saņemtu labākās prognozes. Noslēgumā jānovēl veiksmi mūsu izlasei un treneru korpusam. Turpināt pagājušā gada spožo spēļu sēriju un aizcīnīties pēc iespējas augstāk. Un kas zina, varbūt arī šogad mūsu izlase iepriecinās visu Latviju ar 2. medaļu Latvijas izlases vēsturē. Viss ir izlases rokās. Treneru ziņā tas ir izvēlēties taktiskos zīmējumus un spēlētāju virknējumus. Savukārt spēlētājiem sajust savstarpējo ķīmiju un darboties kā vienam veselam mehānismam, kura detaļas ir katrs spēlētājs individuāli, un katrs ir vienādi vērtīgs, lai mehānisms kopumā darbotos perfekti, kā pulkstenis. Visu labu!